I can always leave, free to go whenever I please. Mūsu šī vakara pirmās daļas dalībnieki skaļi vētraini aplausi visiem viņiem, jo viņi ir pierādījuši jau savu veikumu un savu mākslu uz šīs te skatuves. Viena no Latvijas labākajām deju grupām – Dzirnas, kas koreogrāfa Agra Daņļeviča vadībā deju spodrinājuši ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Atoms, kuru mēs mīļi saucam par bumbulīti, ir veidots tieši mūsu dzirnu, jāsaka, profesionālās vienības pirmajam projektam. Tas ir Karla Orff, Karmīna Burana un mūsu koreogrāfijas nosaukums ir Ofortuna. Mūsu pašmāju dīvā Samanta Tīna ir sagatavojusi īstu sprādzienu un uzstādījusi konkrētu mērķi. Un šis mērķis ir ļoti nepārprotams – izstaipīt špagatu. Mēs gatavojamies Magic Dance Expo galā koncertam. Mūsu šovs un uznāciens būs ļoti ass, ļoti izaicinošs. Kā šeit ir jaunieši, jo man jau jāpielāgojas viņiem, es jau pats ļoti kārtīgi meiteni. Mazliet virs zemes, mazliet sāpīgs un arī mazliet dzelžai. Nākamie dalībnieki deju studija Most Wanted. Viena no šī brīža aktuālākajām Latvijas šovbiznesa deju grupām, kas sastrādājusies ar dažādiem Latvijas mūziķiem. Šoreiz koreogrāfis Baivas Klintas vadībā deja izmanto netradicionālus palīglīdzekļus. Čau, es esmu Baiva Klintas, mēs esam grupa Most Wanted un mēs piedalīsimies Magic Dance Expo galā koncertā. Šodien viņš jau apspēlēsim kēdes un virves, sasaistīsim dažādus deju stilus un mēģināsim pārspēt paši sevi. Lights will guide you home, and I will try to fix you. Nākamos vēlos pieteikt azartisku un jaunu dejotāju grupu Masters of Sparks, kura šī projekta ietvaros turpina jau iepriekš uzsākto sadarbību ar dziedātāju, fantastisku dziedātāju Jenny May, kurai viss šis projekts ir bijis kā liels izaicinājums. Pirmajā vietā izcelt deju, nevis dziedājumu. Čau, es esmu Jenny May un tas ir... Esmu Arvīds Čirškamies no Masters of Sparks deju studijas. Mums šobrīd top fantastiska deja street dance stilā, kas man pašai ir pilnīgs jaunums, jo līdz šim šādā stilā es neesmu pārdejojusi. Ar Jenny May ir ļoti interesanti sastrādāties. Viņa ir atsaucīga, mācās kaut ko jaunu, nebaidās kaut ko neiemācīties. Man pašai tas ir milzīgs izaicinājums, jo līdz šim tomēr vairāk ir dziedāts, un tās kustības mazlietiņi varbūt bijusi klāt, bet tagad varēs tā brīvi izpausties tieši deju solī. Par sarežģījumiem runājot, man liekas, ka mums idejas ir diezgan brīvi. Arvīdam ir savas idejas, man ir savas, un tad mēs kopā visi saliekam un būvējam tādu kā savu.
Studio X1. Latviju ar Salsu jau esam iepazīstinājuši, tagad mūsu mērķis ir parādīt vienu no Salsas saknēm atpakaļ. Deju studija Pro X ar modeli Māru Kampernovu apvienojās, lai par vienu neatdalāmu padarītu deju un modi. Lai Māra iemācītu staigāt pa mēli un Mārai savukārt iemācītu dejot sinhroni, vienlīdzīgi visiem pārējiem deju grupas dejotājiem. Šovs tapis kopā ar Matu Burviem, Dāvis Ķimenis un Kitija Eltermane. Mani sauc Māra. Es esmu modele, strādāju 9 gadu un strādāju Latvijā. Un šajā pasākumā es piedalos kopā ar Pro X un Ievu, kas ir galvenā dejotāja. Un mans mērķis ir iemācīties dejot. Un Ievu man ne? Jā. Un dejot ne tik stīvi, kā es to principā, un dejot kopā ar grupu un izdarīt vienādas kustības vienā laikā. Nākamā grupa ir, manuprāt, vienīgā šī vakara grupa, kur 100% visi dejotāji būs puiši. Tātad viņi dejo breakdance un hip-hop, un viņus sauc Camelot. Un viņi griezīs piroitus uz galvas, dejos ar krēsliem un rādīs dažādus citus trikus. Čau visam! Mani sauc B-Boy Tolī no grupas Camelot. Un tieši 6. mājā mēs parādīsim kaut ko jaunu no breakdance. Mēs pārstāvam hip-hop breakdance kultūru Latvijā. Mūsu komanda ir B-Boy Shaman, Vartan, Tolī, B-Boy 13, B-Boy Hallelujah, Puff Rock, B-Boy Force Flavor, APC King. Jo, breakdance komanda Camelot ir ļoti pieredzējuša komanda. Šoreiz mēs lauzīsim visus breakdance stereotipus. Tieši mūsu priekšnesumā mēs jums parādīsim dejas kustības ar papildus priekšmetiem. Te būs krēsli, te būs mugursomas. Nākamais šovs, ko mums izpildīs deju grupas Dzirdes puiši un jaunā, elegantā Māra Zālīte, kura šī numura sagatavošanas procesā ir iemācījusies kustēties kā īsta lēdija. Tutti per uno, uno per tutti. Tas ir Dzirnes un foršie puiši, un jāsaka viņiem lielu paldies, ka viņi ir uzņēmuši mani, Māru Zālīti, savā pulkā. Man ļoti patīk Dzirnes puiši, arī Markus un Agris. Viņi zina, ko viņi grib, viņi zina, kā ir jāizskatās visam. Un viņi nenovijās no tā, ka es neesmu īsti dejotāja. Markus nekautrēs parādīt, kā tieši arī man, kā meitenē, vajag kustēties. Viņš kustās tā ļoti skaisti. Kā lēdī, tā kā es saprotu visu, kas ir jādara. You bend with stiff back or stiff knees, you stand straight up. Mūsu nākamie mākslinieki deju grupa Most Wanted un dziedātājs Markus Rīvas šoreiz priekšplānā izvirzījuši deju. Horeogrāfija palīdz Markusam nevis pielāgot kustības dejai, bet attīstīt viņa plastiku un lokanību, kas ir Markus galvenais mērķis šā šova ietvaros. Un Markus teica, ka viņš grib, lai atkarājas žoklis. Šajā projektā es centīšos kļūt plastiskāks savā kustībā un kļūt nedaudz lokanāks. Nākamā dalībniece Liena Kendī un deju grupa Kaprīze satikās, lai šovakar pārsteigtu gan jūs skatītāji, gan jūs žūriju. Tā ir Kaprīze! Mēs esmu Liena Kendī! Un mēs piedalāmies Magic Dance Expo galā koncertā! Mūsu mērķis ir sasniegt aizvien jaunus griestus un nekad nebeigt mācīties. Tā ir. Deju studijas
Soul of Dance meitenes šova ietvaros ļaušās īstai avantūrai. Deju grupas mērķis bija pārliecināties un iztestēt, vai gaisma spēj reaģēt ar kustību. Čau visiem! Mani sauc Simona Naņiča un mēs esam Deju studijas Soul of Dance! Mēs mēģināsim iztestēt, vai gaisma spēj reaģēt uz kustību. Pati ideja radās iedvesmojoties no tehnoloģiju laikmeta, kurā mēs patreiz dzīvojam. Uz skatuves būs 3. Teikšu līdz kā pēc 3. Tā man te stāv rakstīts. Būs Dejas teātra kompānijas pārstāve Eva Ansāne, būs velotriālists Jānis Lācis, un būs arī velosipēds, kam nav iedots šeit, diemžēl, vārds. To mēs noskaidrosim, vai tas ir ēremprejs vai kaut kas cits, to mēs redzēsim pēc priekšnesuma. Mēģinām šajā priekšnesumā apvienot gan laikmetīgo deju, gan velobraukšanu. Horeogrāfes Lilijas Lipores vadībā ir radies kaut kas jauns, kaut kas viens. Ja to tā var nosaukt, ka viens ir riteņbraucējs, viens ir triālists, un ja to otru var nosaukt par dejotāju laikmetīgo deju, no tā pāri, es nezinu, vai no šādiem nosaukumiem kaut kas paliks, jo radīsies kaut kas viens. Pirmkārt, milzīgs paldies, bija necerēti. Šī ideja jau bija gadu iepriekš, bet viņi tā lēni auklējās un tā tiks pilnveidot vispār cepurnost. Manuprāt, šis priekšnesums bija piepildīts gan saturā, gan arī kustībā. Super, man ļoti patīk. Paldies! Ir sadalītas. Lēnāk. Mēs varam ātri iet uz priekšu. Paldies visiem jums, skatītāji, ka bijāt šeit un atbalstījāt savus dejotājus. Paldies žūrijai par izturību un par komentāriem. Paldies visiem dejotājiem!